Nu, labrīt. Labrīt, ir 9:35 minūtes. Mūsu šī rīta viešņa ir Katrīna Gupalo. Labrīt, Katrīna. Labrīt. Es lasīju tavas jaunās dziesmas aprakstu. Man liekas, tik skaisti. Paklausies, Valdi. Dziesma Tornado atspoguļo Kaisles stihisko dabu, kas ar savu nevaldāmo enerģiju līdzinās viesuļvētrai. Viegla aizraušanās, kā maiga vēja brīze atsvēdzina ikdienu, bet emocijas ir gan spēcīgas, gluži kā dabas kataklizmas. Tās var noslaucīt pilnīgi visu savā ceļā. Okay. Skaisti uzrakstīts. Paldies, es centos. Tava jaunā dziesma, es saprotu, ir kur rakstīts ilgi gaidītā dziesmas Tornado studijas versija. Tātad pirms tam Bija versija, kurā Katrīna dziedāja šo dziesmu vienkārši pie klavierēm, pati sevi pavadot tādā veidā, tieši kā arī es šo dziesmu uzrakstīju, bet atrast to lielo aranžējumu, tās īstās bungas, to īsto orķestri, tas bija diezgan grūti. Un pat vairāk cilvēki to meklēja, un kamēr Edgars Vilcāns to atrada. Man patīk, ka dziesmas nosaukumā, ko tu mums atsūtīji, ir beigās pierakstīts Final. Cik tev versijas ir šai dziesmai? Ļoti daudz. Nopietni? Ļoti daudz, jā, un mums šis Final versija arī ar liriku video, starp citu, bija gatava jau pirms pusotra gada, bet arī dažādu iemeslu dēļ tas īstais relīzes datums iznāca tikai tagad, bet tik un tā šogad jau pirms sūtīšanas uz radio Edgars paklausījās, ka nē, ka vēl ir jātaisa kaut kādi labojumi un ka vajag, lai pēdējā nots izskan garā. Aha, tāpēc ir Final. Redz, kur skatoties uz tevi uz skatuves, tu esi ritīgi tāds sprīdzeklis, jā. Jā. Bet šobrīd tu tā ļoti mierīgi runā, nosvērt. Tas ir kaut kas tāds, ko tu ieslēdz un izslēdz? Nē, es neko neslēdzu. Viņš pats ieslēdzās, tāpēc, ka skatuve ir kaut kāda īpaša maģiska vieta, tā ir aizspoguli, un tur var darīt visu un visas trakākās lietas, un tas ir nevis kaut kā speciāli, bet vienkārši dabiski. Nu tad dziesmas pirmatskaņojums. Kas notika pirms dziesmas? Kāpēc tāda vispār ideja un par to dziesma? Nu, man šķiet, ka dziesmas teksts ir gana tāds sulīgs, lai katrs klausītājs varētu iedomāties savas fantāzijas par šo tēmu. Ļoti prātīgs ieteikums. Tas ir veids, kā tiek būvēts arī radioteātris. Un mūsu gadījumā arī mazāk runa, vairāk mūzikas. Pirmatskaņojums radios konto ēterā, Katrīna Gupalo un dziesma Tornado. Labrīt. 9:42 minūtes. Mūsu šī rīta viešņa Katrīna Gupalo. Katrīna, kā tavs pavasaris? Pavasaris skaists, bišķi par augstu, bet gan jau drīz būs labi. Un muzikālā ziņā? Muzikālā ziņā mēs gatavojamies koncertiem. Būs pirmie pavasara koncerti jau 12. aprīlī. Tas sanāks sestdiena, šonadēļ sestdiena. Jauna vieta Rīgā, kultūra vieta bārs, galerija Masa, blakus Lido Vērmanītim. Jā, ļoti viegli atrast. Ļoti jauka, forša atmosfēra. Mēs paši vakar aizgājām tur iemēģināt, kā viss ir. Kas tie mēs esam? Mēs esam un dziesmas Tornado aranžētājs, producents un arī džeza pianists Edgars Vilcāns. Nu, superīgi. Klausies, mums šodien ir tēma, kā tur... Vēlīnā romantika. Jā, vēlīnā romantika, jā. Tavuprāt, kad tu būsi vēlīnā vecumā, kā tu nodrošinās romantiku savā dzīvē? Man liekas, ka pie tā ir jāstrādā. Nav jāstrādā, tas ir stulbi. Tas ir katru dienu. Nav tā, ka tu nodzīvo līdz vēlīnai romantikai un tad atmosties un domā, kur viņi ir. Jā, tur ir kaut kāds ceļš un ja viss ir jau slikti, tad varbūt var mēģināt kaut ko glābt, bet es nezinu, vai tas sanāk. Labi, paldies tev. Katrīna Gupalo. Šodien ar dziesmu Tornado mums ēterā ir. Var redzēt kaut kāds videoklips arī tev būs? Ir klips, bet tas ir lirika videoklips. Skaidrs. Tur var dziedāt līdzi. Jā. Super, tas mums der, mūsu klausītājiem der. Paldies tev. Un otra iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi mums ar Edgaru ir 3. maijā Mazmežotnes muižā. Mīlīgi vieta ļoti. Sarunājuši. Radio Skondo.